371. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 371 battles. Ātri centrs, mēs varam ierot troksnē! Tas ir sezonas pusfināls. Vēl nedaudz, jā, un miers atkal manā dzīvē, un viss ir labi, un viss ir kārtībā. Bet pirms mēs sākam un ejam pie mūsu dalībniekiem, pirmkārt es gribu pateikt lielu paldies. Šī ir mūsu kopīgi ar viņu sezona, un tas ir Bet Sevi sports iedodam maksimāli troksni! Lieliski! Ejam pie batla. Pusfināls. Tas nozīmē to, ka uzvarētājs dodas uz finālu un cīnās par galveno naudas balvu, kas ir 3000 eiro. Otrajā vietā ir 1500, trešajā vietā 500 eiro. Tā kā tas pay jumps ir ļoti liels, tāpēc ejam pie dalībniekiem uzreiz. Reper pa labi no manis saka, kas tu esi? Abra brīvruna projekts, tagad no freestyle uz battle rap. Let's go! Un reper pa kreisi no manis saka, kas tu esi? Galvenais klīnikas ieraksts 213. Pēc Vapify Green Room izlozes pirmais sāk Abra. Pirmais pants, pirmais rounds. Melo Shake, let's go! Yeah. Nu ko, galvenieki? Jaukais repers. Jaukais repers. Es tā sākumā arī domāju, bet tad kaut ko paklausījos. Podcasts Treknums, šautauts. Paklausīmies. Sākumā gribēju dot tev respektu, ķipa inteliģents džeks, kuram svešvārdi nav sveši, lieto sarežģītus tekstus, bet arvien vairāk pētot es, saprat tevi vai gārā mest, un ar cirvi galvā mest, lai gailinieks dabū pa sekst, jo šis bērns no ķekša domās, ka ir naba, bet tikai vakar beidza ēst no muteres naba. Svešos lauros pasēdēt, tā ir galvenieka daba. Tev patīk second hand drēbs un second hand slava. Domā neredzam lielos stages un festivāls, kur ar smaidošu jebalu. Es piedejotājs no malas, bet katru centies bīdīt savu stafu. Koncerts bļa apklus, jo publika grib viņu tekstus, nevis tavu, pats tavu. Es tad labāk gatavs, gadus mauktus platformas maz. DK raideri būt ar oficiāli dik raideri status. Protams, apsveicam, ka centies sevi pierādīt betlos, bet te tu esi lupati, kur lēveros es saplosu nahuj. Un totāli tavu lepnumu dzird podkāstā Treknums. Sauc grafomānu par aizmirtu, viņš vismaz māk repot. Un salīdzinot ar tevi arī ir populārāks stetos. Tad kuru no jums klausās un kuru dzird tikai bekos, ko? Kad galvenieks bliežā, tad centrā ausis cietkrīt, jo viņš šau kokā kucen nodienas tad viesnīc. Tev ir tik maz punchline, tas man sāk palikt ieklīgi. Tu esi vien ego drošītājs, kas tikai sevi paši apmierin. Jā, sevi paši apmierin. Jā, sevi paši apmierin. Bet klus, kad ir panākumi jāpiemin, ko tā būt scēnas aktierim. Tevi tas apmierin. Te nedarēs aptieciņu no klīnikas ierakstiem uz klīnisko nav. Mr. Tezauru uzmeklē definīciju vārda vanabīs, un tur redzēs savu bildi, 100% garantija. Vecīt, šādi tu dabū smagu L, nevis paradīzi, jo pašlaik repa organismā tu vēl kusties kā parazīts. Un tas ir 371 seks simbols. Izskatās pēc čieps, kurai prasās dildo. Čalis paspīdēja, domā, ka maksā 1 000 000, bet es tev tikko notistēju, tu izrādījies piltots pisārā. Kā jums patīk Abras pirmais rauns? Eju! Galveniekam ir jāatbild, Melo Shake aiziet. Nu labi. Šādāt galaktīzī. Saules spīd, ārā pirmie zaļie pavasara laksti, bet Abra kaut kā norūpējies, noskaņojums švaks, 3 štukas bija, tagad kāro 3,5 pakas, bet 3 gadus nav nedz redzējis, nedz aizticis, viņš makstīja, viņš Aleksandrs čakstīja, viņš Aleksandrs Puškins, es esmu Aleksandrs Čizovs, ringā sejas pušplīst, Maķedonijas Aleksandrs, kad šitas tustrīts grūti izskaidrot, kā pīli uzvarēja šitais ruksīts Abra apaļš, tavam augumam var elipses zīmēt, ne jau Dafijs Daks, šo sezonu ir neglītais pīlēns, negribu medīt, bet mīlēt, bet ko gan nedarīs par naudu. Abram pazīstam šis teiciens, viņam elastīga alga, tikai pats viņš diži nekontrolē, kad
kad tā īsti būs, klaus zirni varu tevi šomēnes vēl aizšaut bišku lūk, tak neļaus badā cīņu biedru mērdēt un beigt. Ja kas es pieteikšos geto kārtējo pēdējo reizi, tak nometēt gar plinti mudīgi un ēd man pīmps pudiņu. Ko domā vecāki, ka līdz ar tevi dzimta zudīs, nepalīdzēs tev pat telbakiens. Abra mirs būs, iziešu cauri taviem burtiem, abra abreviatūra ar asmeni akurāti atsābolus atdalīšu. Atstāšu es asinis ap abras apkaklīti, apalīti, aklu apbedīšu, aizsmēķēšu, asnus artikulēšu. Tad avīzēs, kā atteicās tam aknas bērēs. Ap bedri bērni pizos bombzis, beidzot bedīts būs, es baisu pudēļu bomi, tad pīpēšu ar bedī būp. Redī rūkt, redī raud, redī rītais restēm iet, lai redzētu šo rakstnieku, kas rāmu restēt miers. Un atkal atgriežoties atpakaļ pie A, abra augstu kāpis, zemu kritis, apdalīts nu stāv. Visas zvaigznes kādreiz izdziest, zaudēs posmi, zaudēs slavu, iemet aci komentos, tāpat viss sarunāts par labu ir man. Kā jums patika pirmais rauds atu centrs? Ļoti labi iesākāt. Abram, jāturpina ar otro raundu. Vēlošaik, let's go! Veiders. Laiks ieskatīt repčiku uz bīta, kurā var paspīdēt ar to tehniku. Un es zinu, ka tevi te plēšu pušu veci, tu pī būs un esi suka. Vārdos pin sarežģītu leksiku, bari rindas pista kā fetišu, bet ar ko grib mēs nesaņemam mesiģu. Čalim bikses pilnas, bet teksti tukši. Vārdi lieli, jēga maz, tas ir galenieka bēdu stāsts. Tu te pārcenties, bet nesanāks, jo studēju PKI, kad tu beidzi bērnu dārzus. Tagad gribi tikt pie uzvaras, ka tīši sarežģīs visu kā kursa darbu. Pis prom nevis šurpunāts, mums vajag rep, ne deputātu uzrunās. Zini, kā redzu, ka tev ir cīņa, vislielāk ne ar mani, bet tas vēl draugs. Tāpēc vienkārši arī nebrīnos, ka līdi klāt piedāvāt akapela raundu. Tipa parādīsim sevi bez bīta, kas būs nākamais seks bez pīzdas. Čīs, čalis erudīts, bet repa institūtā paliek nesekmīgs. Redzu, tev slikti jau nāk, padodiet, kāds viņam misenes vāk. Lailiniek tāks, kā liktenis sāks, kad gan liriski fucking es tevi spārdu. Tāpēc droši ņem savu vārnīcu, vervelē tās samocītās frāzītes. Domā, ka brauc ar muti kā Ferrari? Nē, tu brauc ar muti un ieslīdi grāvī. Nu ko, brālīt, tu neesi skutels, labāk prosti būtu palicis pie futenes, jo tas ir vienīgais, kā bumbas gaisā uzspērs. Čalis gudrs, bet repo kā stulbens. Čipa es kāzi, kurāts inkubatorā trikus rād, piktogrāfs, piktu, trikotāžu un šita sākas grib būt hip-hopā. Mazais Simons iedod pistavu viedokli, nāc uz bedlu, ka tev izaugs priekšzobri. Varbūt tā, tu vispār kādam varētu fucking dziļāk iekost. Iekšā inteliģents arienē rockstars, es redzu caur taviem vārdiem un šmotkām. Galinieks ir uzbūvējis labu dēlu, bet īstai gaļai tu vēl esi par jēlu dēls. Sēdies! Ļoti labi. Galveniekam ir jāatbild, iedodam troks galvenieka raundam! Aiziet, Melošeik! Veiders. Atņemu visu aizes bergam, nopūšu visu Edgara sniegu. Zirņa dāmai dodas peķi ap kaklu vies kā Erdman. Ivī šogad nepārēdi ziemas, iekastāv jau manā kornerā un ienap saka karsts. Vilhelma līķimēta purvā tā nav vāršana. Es nosliktēju visu tavu kliķi, par tevi runā tikai geto. Žanis Līpke, Abra, Misters bezdarbnieka pabalsts. Brīvrunu kas? Brīvrunu padauz. Kā tu domā augti, čomis saka sarauj, pat tad, kad zetu vidu vēju sūt, domā gan jau. To visu apēdīs, jo manis tāšas, es tomēr repoju, kad Rīgās lejās barikādes. No manis panikā ir visi mazie reperi, bet to, kad grīziņ kalnā viešās atņēma tos cepteri. Mēs visi zinām, kurš tur patiesībā uzvarēja. Naudas balvu parāda atmaksai vai priekš pudelēm. Zvana viestrādnieka vakance Breimenē, pietiks muzicēt, kad apra paņem miķi parasti es eju urinēt. Un ne jau slikts tu būtu, prosta pārāk garlaicīgs, lai tevi likt uz lūk. Domā man pisko mūk, es vismaz esmu laimīgs, un kad ielās ir jauns pedofils, es neizskatos vainīgs. Saistīts apratūri, klausījos un likās noķer sejā apratūri, idus apraku, ne idus aprastūks, kas ir idus no otras puses, sūdi. Es esmu labāks, it visā tu atnāc uz betlu un parādi izkārtni. Naudas balvas bļepistās, tev noderēs vairāk, kad piedzinējs izkāps. Pie tava logkartē, jo reiz jau atnācis, kredītam termiņa beigas, viņš tev ir atklāt. Un kā Mourinho reiz teica par Drogbu, Mr. Abramovičs neuzdod jautājumus un maksā. BB studijā princese uz zirņa, neesniedzams maksvārds pirksti ar bindi. Man ir šī Goliāta indeks un linga kāds Goliāts, tu ņem ar pinceti pimpi. Atņemu visu aizes bergam, nopūšu visu Edgara sniegu. Zirņa dāmai dodas peķi ap kaklu vīs kā Erdman. Ivī šogad nepārlaidīs ziemu, iekastāv jau manā kornerā un ienāc saka karsts. Vilhelma līķimēta purvā tā nav vāršana.
Es zinu visus tavus trikus, par tevi runā tikai geto Žanis Lipke. Ok, guys, pārējais raudzātu centrus! Šautauts podkāstam Karsts, mums vajag jūs atpakaļ. Ok, labi. Trešais rauns. Ieram troksni, pirms mēs sākam trešajam raundam. Lai abi dalībnieki nedaudz uzelpo un aiziet Melošeik, aiziet trešo raundu, trešo bītu, dod šur vaļā. Jau, karoči, es paklausījos tavus trēkus un arī battle rounds. Tu esi, bļet, tāds gangsters, bļet, visu šauja puškām, bļet, tur uz žebērkļiem. Pizdēts, parunāsim par to, ne? Fake bitch, tu te mani neizliks. Savos pantos blato tā, it kā tu būtu El Chapo. Nē, lieku tevi zemē. To, ka neesi džeks ar puškām, mums jau pateica Marko. Galvenais pēc 2 slepkavībām sēdēja, kad izmuka no cietuma teica, es izdarīšu to vēlreiz. Bet kā viņš kļuva par briesmoni, kas citus lika bērēs. Šis ir stāsts par ko viņš pirmo reizi tēmēja. Ernsts pārskatījās Netflix, nodomāja, tas ir episki, pēc tam aizgāja uz Tex-Mex, lai sirdī justu Meksiku, izņem stobru, izšauj podā, fantazējot, ka šauj rest, un beigās nāca ar rokām, kā rādītu bandu žestus. Bļet, pizdēts, tu esi gangsters, bazara nav. Bet, vecīt, tu esi arī riktīgais narkotiku eksperts un visādas tādas lietas. Tur kokaīns, vielas, parunāsim arī par to, vai ne? Nieku māzētas duļķis, kas glāzē, bet tagad tieši uz tavu pieru es tēmēju ar lāzeru. Pret kleinu ar māsītes nomet labu krāteri, bet tagad nāk karma. Parunāsim par tavējo fāteri. Kas ir Mārtiņš Galenieks, žurnālists, apskatnieks, kas draugiem LV dienas grāmatā rakstot bieļot pacienties, padalīties ar lietām tik tiešām, kas trakas šķiet kā atkarību no vielām un to, ka atstāja tavu mammu vienu. Ko tik neatrāda šītas detektīvs, interesantas kombinācijas, alkohols un ekstazija, kamēr tu savos trekos, bļeļ, raksti par receptīti, vecīt, padomā, vai tu pat sevi nepazīsti? Jā, labāk 2 reizes padomā lēkā, kā čuvaks te lēkā un par savām narkotikām te sprēkā, jo tavajam tēvam tas stāsts beidzās, bļeļ, ar bēdām un mēs novēlam, lai tu neietu viņa bēdās. Sorry, ja sāpināju, ja es te par tālu šāvu, bet vienkārši vecīt, man patīk tēmēt te akurāt, tu nevis no manis, bet no karmas dabūji pērienu, jo viss, ar ko tu fleksē, var pret tevi atspēlēties pats. Ok, kā jums patīk ābras rauns, eju? Pamostamies, iedam troks galvenieki pērējām pāntam šeit. Let's go, Melošeik. Abra, tu bišķiņ izskaties pēc Džeka, kuram ir pastmarku kolekcija. Tas nav nekādā veidā slikti šautauts visiem maniem pastmarku kolekcijas Džekiem. Bet vienkārši. Man rapot kā no A uz B, tev tā kā dabūt RA grāmatu. Šis soldheads raksta kruti, bet man es vēsturi pārrakstu. Pirms tu nāc ar mani ragos sopīt, iesaku tev pārskati, vai tas tev beigās neizmaksās dārgi, tā kā krājbanka. Čeko, tev babku nocelšu kā Samsalu vecais poēts. Huļi jābetlo pret Margaritu stārast. Tu pierapo, parapo, gaisā pacelies kā maršals, bet es atdotu par šito sūdu atvases kā Ābrams. Žūrijā tavs kolēģis jūs tā kā vārpskara pēc betla viss, kas tait, būs tev virvē ap kaklu. Čuvaks izskatās pēc vergtura, bet nebraukā ar pātagu. Es repakus dzīvu sēdu, bet ģindenis blakus. Viņš jau ar vienu kāju kapā, es tur ielikšu otru, man vienalga, ka freestylot tu lieliski proti. Nav bazara, es mielojos bez pipariem un sāls, 3 štukas par bazaru, un tu izskaties, bļa, šādi pirmais repers. Ar 0 swag, savā ziņā ledus lauzes. Pirmais repers, kura draudzenei ir menopauze. Ne pirmais repers, kuram pret mani bezcers projekts Abra nenes maizi iet garām kā sūdīgs beķers. Tevi atstāšu zili melnu, kā plūškoka zari. Tu esi kornī, kā bikses, kurām rūtoti stari. Tu labi rapo, ok, bet kuram rūp, ko tu dari? Kurš, kad tu mirsi, atcerēsies, kad tu plūstoši skani par šito slapkavību klusēs, tā kā Tiananmeņas laukums. Lai kā tu arī censtos, vairs nekad nebūsi jauns,
kungs, aiztiec savu kaunumu, kad baudi manu smaržu, jābeidz muļķoties ar jauniešiem un jāatrod sev darbu. Pirms batla Edgars Studiņš CV iemetu aci, šķiet, ka pēdējais ienākumu avots tev bija stāvkas liec uz mani, ja negribi, lai šo mēnesi atkal bats, kāda nedēļa līdz algai, tūlīt riņķī jau būs gads, tu dīgdieni. Šis bija ļoti labs bētls, tāpēc vienīgā mīlestība, ko jūs varat iedot abiem šiem dalībniekiem, ir iedodot troksni. Iedodam troksni! Ļoti labs bētls, ļoti labs pusfināls. Un šodien uzzināsim arī, kurš tad no šiem abiem tiek finālā. Žūrijā mums ir 5 cilvēki, un pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, un atdos savu balsi, kreisais krāsts, brīvrunu projekts, iekā, iedodam troksni viņam. Ok, es noteikšu toni laikam, ja? Dāks, man ļoti patika abras panči par gailnieks pa seiksti, second hand slava, raideri, dikraideri, kur dzird bēkos. Ļoti daudz labi panči bija, tas pats arī galiniekam. Čižovs, neglītais pīlēns, un tas nedēļa līdz algai. Tā dziesma, cik gads ir, un neviens nekad nebija šo iedomājies. Pīsteic, man pat palika nērti. Tā kā, bet... Jā, tātad pirmais rauns noteikti manā skatījumā bija galvenieka. Par otro man kolēģiem ir savs viedoklis. Es īsti vēl nevarēju saprast. Man bija tā kā pa vidam, un es ar laikam mentāli to gribēju noturēt, lai es gaidītu to trešo, tā kā tādu izšķirošo. Wow, nenormāli tālu ceļu es nogājis. Wow, kā tas izaudzis, un... Tāpēc ar uzvaru atdot tev. Vai ne? Ņem atpakaļ to balsi. Ok, 1-0 galvenieks. Ejam tālāk. Mēs esam beidzot pasaukuši viņu. 3. sezonas uzvarētājs. Cilvēks, kurš ilgi gaidīja šo momentu. Meisters Goča, iedodam troksni viņam! Jā! Paldies, Bruno, ka beidzot uzaicināja mani. Priekš šeit būt. Pizdēts battles, puiek. Noteikti pusfināla cienīgs battles. Ja mēs ejam cauri raundiem, pirmo raundu es atdodu galveniekam abreviatūras dēļ. Tas bija crazy, tas bija pizdēts. Bet tavs bārs no klīnikas ierakstiem uz klīnikas nāvi. Es nezinu, vai tas bija speciāli un vai kāds vēl noķēra, bet ir vēl viena apvienība, kas saucās klīniskā nāve. Un tas man likās crazy, tas bija pizdēts. Tālāk, 3. raundā tu iegāji nenormāli personīgi. Tu paņēmi tādu drusku rēcīgāku pieeju. Ja mēs skatāmies uz batlu, žoskāks noteikti bija Abram. Tur es punktu atdotu Abram, un tad ir otrais rauns, un tur bija viens bārs, kas man visu izšķīra. Tev bija bārs par to, ka tu mācījies no PKI, kamēr viņš vēl bija bērndārzā, un tu kaut kā biji paredzējis, ka viņš tev iedirsīs par to, ka viņš ir vecāks, un tu uzrakstīji, kad viņš repo kopš barikādēm. Un tas ir crazy. Tas, ka tu paredzēji, tas ir zēbis, tāpēc otro pāntu es atdodu tev un punkts galveniekam. Nē, laikam man vajadzēja no paša sākuma tev ņemt. Paskaties, vai ne? Tas vispār. Labi, 2-0. Nākamā balss vai izšķirs šo batlu, vai saglabās intrigu. Jā? Nākamais, kas saka, ko ir dzirdējis, ko ir redzējis, iedodam troksni. Viņš arī šeit ir pirmo reizi 3. sezonas dalībnieks. Viens no maniem mīļākajiem ar unikālu stilu, iedodam troksni Zeļģis! Čau visiem! Priekš šeit būt karsts battles. Prieks pirmo reizi tiesāt. Jā, principā 3 lietas vērtēju šajā reizē. Panči, flows, čovs, publika. Dīzēsim nedaudz cauri Abra. Second hand slava likās ļoti krūti, jo tas cieši saistīts ar second hand apģērbiem un vispārējo. Klīniska nāve. Tas bija ļoti krūti. Es to nenoķēru tieši tāpat kā Goča, bet man likās baigi krūti, tas šoreiz nospēlēja.
Abram, pirmais flows tāds klasisks. Es teiktu, pirmajā raundā varētu salīdzināt jūs abus. Flow switch pārāk nebija. Ļoti, ļoti mēreni gājāt uz priekšu, centāties iesildīt mūs. Jebkurā gadījumā krūti. Ok. Principā sāku ar Abru. Tad iesim vairāk pie otrā panta. Īstai gaļai par jēlu. Es nezinu, cik simpli tas izklausītos, bet man tas likās rītīgi krūti, jo Abra to ar attieksmīti pateica. Viņam bija tāds, rītīgi, ka to var sajust. Otrais pants Abram, traki switch. Bija fast flows, kurus varēja diezgan skaidri uztvert. Flow switch overall, katrā astotniecē principā varēja just, ka Abra nomainīja flow un ļoti izteiksmīgi to darot. No šova puses, Abra, viesuļu hūks. Likās krūti. Ja sākumā es klausījos, man likās, kā tu līdz tam aizies, beigās publika tomēr pavilkās. Un jāsaka, ka kopumā par viesuļu prikoliem, protams, mēs visus šos batlus gaidījām uzdirsienus par viesuļiem, bet jāsaka tā, ka tu to šoreiz izdarīji visgaumīgāk, jo tu tam apgāji apkārt, principā. Tu neteici tiešā tekstā, bet tu kaut kā centies to apspēlēt caur visādiem punčiem. Mīnus reload pirmajā. Šis ir pusfināls, protams, gadās uztraukums. Visi gribam uzvarēt, bet tu esi ielikā mīnusiņu. Galvenieks. Pēdējā geto reize, atceros, Abra tomēr mēdza piedalīties vēl nākošos gadus, kad teica, ka viss pēdējais, varbūt redzēsiet žūrijā. Tas bija smieklīgi. Abreviatūra, tas bija ļoti krūti. Nesapisies, visu pateica, atgriešanās pie A un A burta lainas. Marko man palīdzēja viņus saprast, jo es pirmajā reizē nenoķēru. Tas bija arī krūti. Otrais pāns par pānčiem, idus. No otras puses sūds. Simple, bet pūles pavilkās. Yes. Tātad overall pirmajā pantā flows abiem ļoti līdzvērtīgs. Traks ātrais flows, bet es daudz ko nenoķēru. Viņš bija tik traks, ka es daudz ko nevarēju sadzirdēt un saprast, varbūt dikciju vai kas, bet Abra šajā gadījumā bija bišķiņ pārāks priekš manis. Abiem bija labi switchi, bet, kā es teicu, daudz ko palaidu garām. Trešajā raundā man jāsaka, ka Abra nospēlēja labāk. Tīri ar savu agresiju, ar to, ka viņš atnāca, kā otrs teikt, nolika pimpi uz galda. Un pateica, ka šis ir pusfināls, kad enerģija abiem kopumā bija laba, bet Abra ar to savu aktieru mākslu, ar savu enerģiju, ar to savu dusmu iekšā, viņš kā nāca tev super virsū, un tas man likās ļoti krūti. Runājot par tādiem šova elementiem, kas tev varbūt pagājušais ir bijuši šoreiz nevienā raundā, es nejūtu tādus izteiktākus, kas būtu varbūt tēmēt arī, lai pavilktu to pūli. Abi ļoti spēcīgi atzīšu, ka man bija grūti izlemt šoreiz punktu iedošu Abram. Paldies! 2-1, mēs vēl turpinām ar intrigu. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir Maks Maltroksti. Viens no tādiem maniem mīļākajiem, arī vispār šeit visi tādi savāktie tādi. Ierot Roksta Odom! Čau! Mid salidojums vispār ir, tas ir crazy. Paldies abiem par batlu, tiešām. Ja par tevi bija šaubas ceturtdaļfinālā, nākot uz pusfinālu, tu sevi attaisnoji. Pirmajā pantā, manuprāt, Abra diezgan lēni ieskrējās, un arī bija reloads, un es līdz galam cerēju, ka varbūt tas reloads būs kaut kāds prikols, bet es tā arī to nesagaidīju. Katrā ziņā bārus jau, kas man pašam patika, jau izcēla. Galveniekam no savukārt Aleksandrs Čīzovs, tas bija krūts, Dafijs Daks, Neglītā pīle, kārtējo pēdējo reizi geto, pizģets un Abras abreviatūra. Man ir jādod galveniekam punkts par pirmo. Otrajā, tu perfekti uzlipi uz bīta. Tas bija vienkārši, man liekas, bīts radīts tev. Tu viņu perfekti izmantoji, tavs schēmas, tu izklausies krūti. Tu čisti tā kā no tās ēras izvilkts ārā bija un uzliks virsū. Ļoti labi. Būtu labāk palicis futbolists. Viss, kas pēc tam gāja, tas bija krūti īstai gaļai. Es par jēlu. Man nebija kur piesieties vispār. Bet otrajā pantā galvenieks atkal mani pārsteidza. Man ļoti patīk tas, ka visu sezonu džeki runā par tevi un tavu korelāciju ar viesuli. Un man patika, ka tur parunāja par BP džekiem. Lai gan tas ir tur viena rinda katram, bet tas bija ļoti krūti. Un kopumā, manuprāt, otro pantu arī galvenieks bija pārāks. Un trešajā pantā man ļoti patika tavs personīgums, tavs dusmas bez mazai tā enerģija. Un
Ja tas būtu jau no paša pirmā raunda, varbūt būtu citādāks iznākums. Bet galvenais atkal atspēkoja tavu žoskumu ar to, ka viņš pateica, ka tu izskaties pēc fuika, kas kolekcionē pastmarkas. Un man tas likās ļoti smieklīgi un ļoti atbilstoši tam, ka viņš nav iebiedēts. Kopumā man liekas, ka galvenais ritīgi labi sagatavojās. Galvenais ir sev pierādījis kā cienīgs finālists, un es atdodu punktu galvenajam. Es redzu Bruno acīs prieku. Ok, labi, mēs zinām, ka galvenais ir mūsu pirmais finālists. Ieram troksnī, Marko pateiks pēdējos punktus uz I. Mēs zinām, kas uzvarēja, bet es mazliet viņu parunāšu. Es esmu pelnījis parunāt. Es sākšu ar Abru. Man arī patīk second hand rēbas, bet second hand slava ļoti krūts punchlines. Sveši vārdi nav sveši, ļoti krūta vārdspēle. Un es pierakstu un es skatos. Un es pierakstīju šitos divus un es klausos. Bija reloads. Tālāk tāpat bija krūti. Tā bija lines par grafomānu, bet nav disrespect. Galvenais repo daudz labāk par grafomānu. Ļoti krūta atsauce par Viesulu. Ļoti krūta. Es arī tev teicu pēc iepriekšējā batla, ka man nepatīk, ka tev bija tik daudz atsauces un ka viņas visas nehitoja. Tu gan jau pacenties, šitā atsauce, mega krūta. Beidzot kāds ierapoja par to, ka Viesula blā, 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 bet bija ļoti, ļoti daudz. Klīnikas ieras kā nāve, tālāk bija schēma par ārstiem. Tev bija schēmas, kas sākās ar punchline un vijās cauri, kas bija krūta, bet tad nāca galvenieks. Un galvenieks nāca ar Čizo punču, kā pīlu uzvarēja Ruksīts. Un tālāk atkal bija tas pats, kas tev, ka viņam atkal sākās schēma ar punchline, un tālāk bija schēma par neglīto pīlēnu un tā tālāk. Tad bija labs lines par zirni, par, ka tu esi geto dzimtē zudis, abrietūra, kā tu gāji cauri aburtam, tas bija hard. Un tu atsaucies uz to, ka tevi ķipa bīda tālāk. Un tu to pateici ļoti, tu adresēji to tā, kā tev vajag adresēt. Pirmais pants aiziet galveniekam. Otrais pants rēcīgi par seksu bez pīzdas. Tas bija rēcīgi. Ļoti krūts flows. Flows bija mega. Brauc ar muti ieslīd grāvī. Labs. Par futenu un bumbām labs. Laba parodija. Par to, ka šī sāks grib būt hip-hopā. Nebija varbūt tik vārdspēlīgi, bet bija ļoti tieši. Un man šis pants no tevis patika daudz vairāk. Un beigās tu pateici atkal, galvenieks uzbūvējis labu tēlu, bet īstai gaļai tu esi pa jēlu. Again, labs punch par gaļu. Jo visiem ir kaut kādi mīt punch par galvenieku. Tev actually bija labi punch, bet atkal galvenieks nāk atpakaļ, par to, ka tu esi brīvrunu padauza par Abra dūri, noķert sejā Abra dūri. Es neskaidrošu jums panšu par Mourinho un Abramoviču, bet paši iegaglējiet, fuek. Daudz dirž, ka visi izmanto futbola panšus, jo Marko un Oci žūrijā, bet galvenieks ir futbolists. Un no viņa futbola panša ir mega! 2-0. Tālāk Džeksa puškām, tā schēma bija krūta. Tev bija ļoti personīgi, tu rīmēji par viņa tēvu, ka viņš atstāja viņa mammu vienu, bet, šādās vientuļajām mammām. Tā kā, tas nav dis galveniekam, tas ir dis viņa scenāram. Un bija labs par to, ka visi, ar ko tu flekso, par tevi var atspēlēties. Tas bija labs pāns, tu tālāk cēli, man tā bija 2., 3. pānta likās uz 7, bet atnāca galvenieks. Un pirmkārt ierēdz par pasmarkām, tad sāka par rāgrāmatu, par 3 štukām, par bazaru, par to, ka tu pats jādās 3 štukas izskaties šādi. Viņam bija smieklīgi. Basically, man liekas, ka galvenieks uzvarēja katru raundu. Galvenieki rakstiski mēs no tevis sagaidījām to, ko mēs no tevis gaidījām. Bet, ja es varu iedot vienu ieteikumu, tā kā tu tagad rakstīji, mega, tā arī jāraksta, bet tu esi finālā. Un piestrādā pie taiminga. Tā ir viena lieta, kad tev vajag pateikt, varbūt pat paņemt pauzīti, tā, lai visam pūlim tas lines iehito viņam tāds, jā, tas bija hard. Bet anyways, katrā pantā galvenais bija labāks
Abra, es no tevis gaidīju vairāk. Galvenais 3-0, fuik. Tas ir 4-1. Kurš būtu gaidījis 4-1? 4-1. Galvenais tiek tālāk. Centrs ierot rokas. Tas bija 3-7-1 battles. Galvenais tiek finālā. Abra cīnās par 3. vietu. Seko mums pilnībā visur. 3-7-1.